Sveicināti! Atkal jau nākošajā sērijā. Mēs esam nonākuši vietā, kur lielo mežu nomaina jaunaudze. Šeit jaunzīmēs tādās pārējas vietās slēpjās enerģētiskie lauki. Viņi ir klejojoši un mēdz būt bīstami. To es saku no personīgās pieredzes, jo ir gadījies, kad enerģētiskie lauki uzbrūk. Tas nav patīkami, bet ceļš mūs ved tālāk cauri jaunaudzei, un tur jau ir manāmi arī lielie koki. Kāds būs tālāk? To skatieties! Jā, šī sērijā esam nonākuši pie lielāka krustojuma. Šeit ceļš, pa kuru mēs gājām, beidzās. Šis ceļš šeit beidzās, un ceļš sazarojās. Uz kuru pusi mums būtu jāiet? Kas to lai zina? Es domāju, ka došos tajā virzienā, bet šeit es esmu ieraudzījis kaut ko interesantu. Cūkmeņa vietu. Un šeit ir veikts rituālās darbības. Cik daudz pēdu no viņa palicis. Jā. Tagad jau var apgalvot, pavisam droši šī mežā cūkmeņi dzīvo. Dosimies viņu meklēt tālāk. Tātad, kurš bija īstais ceļš? Šeit! Jo šeit te 12. Tas ir mitoloģiskais skaitlis. Tas nozīmē, ka šeit ir 12 tieši. Interesanti. Un norāde, sarkana norāde uz koku. Elektropārvades līnija bez vadiem. Interesanti. Viņi laikam šeit dzīvo uz enerģētiskajiem laukiem un elektrību pārraida. Vienkārši ar elektriskajiem viļņiem. Tāpēc arī vadi nav nepieciešami. Ir nepieciešami tikai piloni, uz kuru tiek raidīts elektriskais signāls. Labi, tiksimies nākošajā sērijā, un es jums pavēstīšu noteikti atkal kādu jaunu un sensacionālu atklājumu par mežu, cūkmenu un šo ekspedīciju.